labākais un populārākais veids, kā savienot divas koka detaļas, ir skrūves. Un Wurtklāstā arī ir ļoti īpašas skrūves. Tik tiešām mums ir ar ko lepoties, un tās ir koku skrūves. Un šodien mēs jums pastāstīsim par Wurt asī koku skrūvēm. Bet ar ko tad viņas ir tik īpašas? Wurt asī skrūvēm ir īpaši tehnoloģiskie risinājumi un visaugstākā ražošanas kvalitāte. Wurt asī koku skrūvju tehnoloģijas redzams no pašas skrūves spices līdz pašas skrūves galvai, un katrā šajā posmā ir kaut kas īpašs. Skrūves spice, kurai ir īpaša forma un iestrādāta frēze, kas samazina iespēju tam, ko materiāls varētu sašķelties. Šī frēze ir pirmajos divos vījumos un attiecīgi sev izgreb to ceļu, lai tālāk vītne vieglāk ietu iekšā materiālā un nekādīgi nešķeltu šo pašu koku materiālu. Tālāk seko pats skrūves vītnes daļa. Šeit arī ir jaunā vītne, kas labāk savalk koka detaļas savstarpēji. Vītnes galā arī ir vēl viena frēze, kas attiecīgi šai bezvītnes daļai nodrošina vieglāku ieiešanu materiālā un atkal nekāda iespēja, ka materiāls tiks sašķelts. Un skrūves galva. Šajā gadījumā koku skrūve ir ar randgalvu, kurai arī ir īpaša frēze, kas ļauj kārtīgi iesaisties pieskrūvējumā materiālā. Un skrūves virspusē Wurt RV piedziņas veids. Bet ar ko tad jāskrūvē tas skrūves? Jo man liekas, ka tas ir torks, vai ne? Jā, var skrūvēt ar torks uzgalu, bet tomēr ir paredzēts skrūvēt ar Wurt RV uzgaļiem. Šeit var salīdzināt. Pelēkā ir Wurt RV galva un dzeltenā ir paraksta torks galva. Vizuāli tas RV konus izskatās tas pats kā torks, bet ar ko tad ir tā starpība, atšķirība? Tieši ar šo konus. Pēc uzgaļa var redzēt, ka RV uzgalim ir konus, bet torks visā garumā ir vienāds un tas konus nav. Ko tas nodrošina? Ka skrūvējot ar torks un ar RV uzgali, torksam nesēž tik stingri iekš skrūves galas, bet toties RV uzgals ļoti stingri turās iekšā. Pieminēšu, ka Wurt koku skrūves var skrūvēt arī ar parastu torks uzgali, bet tas neturēsies tik stingri iekšā skrūves galvā. Bet sanāk, ka gan torks, gan RV viņi ir pilnīgi savienojumi savā starpā. Jā, ar torks uzgali mēs varam skrūvēt gan torks skrūves, gan Wurt RV skrūves, bet ar Wurt RV uzgali mēs nevaram skrūvēt parastās torks skrūves, jo tieši šīs konus neļauj attiecīgi viņam ieiet skrūves galvā. Kaut kur būvniecības procesā ir ļoti svarīgi, lai skrūve labi turētos uzgalī. Tāpēc, ka jūs stāvat trepēs un turat viena rokā instrumentu, un ja tā skrūve kaut kur nokritīs, mums jākāp lejā, jāliek atpakaļ, jāmeklē. Tas ir diezgan problematiski. Parādi lūdzu ar torks skrūvi, kā tas notiek? Tieši tā arī ir. Attiecīgi šajā gadījumā, par cik nav tas konus, skrūve neturās uz šī uzgaļa. Bet uzliekot Wurt RV uzgala un attiecīgi RV skrūvi, saliekot kopā, es droši varu visos virzienos. Lejā? Jā. Un sanāk, tur nav nekāds, vienkārši tā turās. Tieši tā, turās tikai dēļ šī konus, nekāda magnēta. Es atceros kaut kad agrā jaunībā, kad man vajadzēja ieskrūvēt tādu garu skrūvi. Sākumā es veidoju urbumu, pēc tam tajā urbumā, lai tā skrūve labāk slīt, es liku ziepes un tādu skrūvoju iekšā. Bet kā ir tagad, mūsdienās? Mūsdienās vairs tā nav jādara. Pirmkārt, tāpēc ir tā skrūves spice, kurā ir iestrādāta šī vītne, kas attiecīgi sev izurb šo ceļu, un pārklājums, kas attiecīgi nodrošina to, ka skrūve viegli slīd iekšā materiālā. Tad sanāk, nekādu urbumu nevajag. Var uzreiz pa taisno skrūvēt kokā. Nekādu urbumu nevajag. Ņemam attiecīgi uzgali, attiecīgi skrūvi un skrūvējam iekšā un viss būs kārtībā. Tehnoloģijas. Tieši tā. Ir skrūves ar nepilno vītni un ir skrūves ar pilno vītni. Kāda ir starpība? Kādam nolūkam ir gan tie? Tātad, skrūves ar nepilno vītni domāts tad, kad jāskrūvē divi dažādi materiāli, un šis otrais materiāls ir salīdzinoši biezs. Divas brusas. Jā, pieņemsim skrūvēt divas brusas. Jālieto skrūve ar nepilnu vītni. Ar tādu domu tas, ka otra materiāla biezums nepārsniedz šīs bezvītnes skrūves daļu. Attiecīgi, lai skrūvētu klāt, materiāls viegli slīd pa šo bezvītnes daļu un kārtīgi pievelk. Taču, ja tas nav nepieciešams, vai pieņemsim jāskrūvē kāds plāns materiāls, piemēram, kā skārts, tad var lietot skrūvi ar pilnu vītni. Vēl viena lieta, ko gribēju pieminēt par Wurt RV uzgaļiem, ir tas, ka skrūvēm no 3 līdz 5 mm tiek lietots RV20 uzgals, kas izmēriņā attiecinām pie torks 20, un skrūvēm no 6 līdz 10 mm tiek lietots RV40 uzgals. Attiecīgi, pamata klāstam skrūvi no 3 līdz 10 mm vajadzīgi tikai 2 uzgaļi. Torksa gadījumā tie būtu torks 10, 15, 20, 25, 27, 30. Paga. Man darbnīca ir vesels komplekts ar
torks uzgalīšiem. Tur sakot no torks 10 līdz torks 30, kurus es visus regulāri izmantoju. Bet tu gribi teikt, ka šeit tā nav, ka šeit ir tikai cik? Jā, burtu koku skrūvēm ir principā vajadzīgi tikai 2 uzgaļi, ja mēs lietojam skrūvus no 3 līdz 10 mm. Un pieņemsim šīm skrūvēm visām derēs viens uzgals RV40, jebkurai no šīm skrūvēm. Nu, fantastiski, tas ir ļoti parocīgi. Tieši tā ir darba optimizācija. Asī klāstā atradīsies daudz un dažādas koku skrūves, sākot ar visbiežāk lietojamām un populārākajām parastām koku skrūvēm ar grantu galvu, beidzot ar īpašām koku skrūvēm, pieņemsim kā regulējumās koku skrūves un koku armatūras skrūves. Šīs skrūves ir regulējumās koku skrūves. Attiecīgi, kad nepieciešams kaut ko nolīmeņot, jūs vienkārši ar šo skrūvu skrūvējat iekšā caur abiem materiāliem un skrūvējat atpakaļ. Otrais materiāls paliek uz šīs daļas un attiecīgi var nolīmeņot pēc nepieciešamības. Šīs ir koku armatūras skrūves. Ko tas nozīmē? Principā, kā jau armatūra, tāpat kā betona, kad viņi nostiprina. Tad šajā gadījumā šī pilnā vītne, pieņemsim, skrūvēt iekšā plēsējošajā materiālā, nostrādās kā armatūra. Neļaus nekādīgi tālāk plēsāt kokam. Un šajā gadījumā, pieņemsim, ar mazo galvu var ieskrūvēt pilnīgi materiālā iekšā un, pieņemsim, nošpaktelēt pa virsmu, un neviens nemaz neuzzinās par to, ka tur tā skrūve ir iekšā, bet struktūrāli ļoti pastiprināts materiāls. Šeit ir parastās koku skrūves ar grantu galvu un ar plakano galvu. Biežāk gan lieto ar grantu galvu, ar tādu domu, ka viņi var iekšā materiālā ieskrūvēt dziļumā. Bet toties arī bieži izmanto koku skrūves ar plakanu galvu, kad nepieciešams lielāks atbalsta laukums. Tātad regulējumā skrūvē iekšā materiālā, šajā gadījumā tā ir lata. Un skrūvēt atpakaļ, attiecīgi var nolīmeņot, kā man nepieciešams. Un viss ļoti stingri turās. Sanāk, ka tas regulējumas skrūves var ļoti efektīvi izmantot kaut kādā logu vai durvju instalācijā. Tieši tā. Durvju kārbām tas ir absolūti izcils risinājums. Pieskrūvējam ar šīm skrūvēm, nolīmeņojam, sapūšam montāžas putas un durvis ir uzstādītas. Lai parādītu atšķirību starp vurtu asi skrūvēm un parastam skrūvēm, mēs izdomājam speciālu eksperimentu. Eksperiments pavisam vienkārši. Mums ir šajā gadījumā dēlīts, kuram atzīmēt vienādu attālumu, un 2 materiāli, arī, kuri ir vienādos attālumos. Pieskrūvēsim vienu pusi ar parastām skrūvēm, tādā pašā attālumā pieskrūvēsim ar asī skrūvēm. Un ar presi spiedīsim uz dēļa centru un skatīsimies, kuru vītni pirmo izraus. Ļoti interesanti. Skatīsimies, kā sanāks. Tagad uzstādījām mūsu paraugu. Šeit ir asi skrūves un šeit ir parastas skrūves. Jā, pārbaudīsim, kuras tiks izrautas pirmās. Burtu asī vītnes tehnoloģija nodrošina to, ka tās stingri turās kokā un stingrāk par parastām skrūvēm. To arī šeit mēs pārbaudīsim, kuras skrūves tiks izrautas pirmās. Kā arī gaidījām. Jā, kā redzams, asī skrūves palika vietā, bet parastās koku skrūves tika izlaustas ārā no koka. Ja jums ir vajadzīgas augstākas klases koka skrūves, tad vurtu asi skrūves ir labākais risinājums. Tā arī ir. Šīs ir augstākās klases koku skrūves. Un arī šīm skrūvēm ir ETA certifikāts visām asī skrūvēm. Un tāpēc, ja kādreiz nepieciešams, droši dodaties uz jebkuru no mūsu veikaliem un iegādājieties šīs skrūves, un lai celtniecība izdodas. Paldies! Uz redzēšanos!